Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Irīna Rozenšteina. Esmu zvērnāta advokāta un darbtiesību prakses grupas vadītāja advokātu birojā Eleksu Kļaviņš. Labdien! Mani sauc Madlēna Drozdova. Esmu vecākā nodokļu konsultante zvērnāta advokātu biroja Eleksu Kļaviņš. Labdien! Mans vārds ir Osvalds Zebris. Šodien mēs runāsim par izmaiņām vairākos likumos, kas skar pamatā nodarbinātos, tā vai citādi. Tātad gan attiecībā uz darba algu, gan dažādiem atvieglojumiem darbinieku piesaistē, gan valodu prasmē un dažādām citām prasībām, kas šobrīd ir aktuāls un izriet no grozījumiem dažādos tiesību aktos un kurus darba devējiem vajadzētu zināt. Bet varbūt sāksim ievadā ar tādu jautājumu par svešvalodu prasmēm, kuras arī, ja es pareizi saprotu, tagad vairs nedrīkst izvirzīt kā obligātu prasību, Irīna, vai ne? Tā ir? Jā, tā ir, jo pagājušā gada oktobrī stājās spēkā grozījumi darba likumā. To grozījumu mērķis galvenokārt bija aizsargāt valsts valodu. Un principā ar šiem grozījumiem ir vēl pastiprinājušies, palikuši stingrāki tie noteikumi attiecībā uz tiem gadījumiem, kad darbdevējs drīkstētu prasīt svešvalodu prasmi no saviem darbiniekiem. Un šobrīd tas regulējums ir tāds, ka, ja darbs ir saistīts ar preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu vai kaut kādām citām darbībām tieši iekšējā tirgu, tad darbdevējs nav tiesīgs prasīt šo svešvalodu zināšanas. Un vienīgie izņēmumi, kas ir, tie attiecās uz tiem gadījumiem, ja svešvalodu zināšanas ir tik tiešām nepieciešams darba izpildēji, ja tas ir nodarbošanās tāds objektīvs un pamatots priekšnoteikums, un ja darba izpildi saistīta ar ārvalstīm. Un, protams, kad te rodas ļoti daudz jautājumu, kā pierādīt un kur ir tā robeža. Jā, protams, tas galvenokārt tika virzīts uz šie grozījumi domāt ar mērķi, ka, piemēram, ja tu esi pārdevējs veikalā, tevs nevar pieprasīt krievu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas, tu vari sarunāties latviešu valodā. Tas mērķis ir skaidrs, bet jāsaka, ka tā objektīvi vērtējot izskatās, ka tas izpildījums nav īsti līdz galam pārdomāts. Un es varbūt pat teiktu, ka principā ļoti atrauc gan no tādas reālās dzīves, gan arī īstenībā no tādiem valstiska līmeņa mērķiem, jo no vienas puses valdība deklarē to, ka mēs gribam Latviju attīstīt kā tādu valsti, kurā ir augstas tehnoloģijas, kurā piedalās starptautiskajā tirdzniecībā, kurā eksportē un tā tālāk un tā joprojām, un mēs arī gribam piesaistīt ārvalstu augsti kvalificētus speciālistus, bet tajā pašā laikā mums ir ļoti, es teiktu, pārlieku tomēr stingri šie ierobežojumi attiecībā uz valodu zināšanām, nevis tieši valsts, bet svešvalodu. Un bez šaubām, ja mēs tā ļoti vienkāršojam šo stāstu, tas ir skaidrs, ka tu no savas apkopējas, ja pat strādā ārvalstu uzņēmumā, tev nebūtu pamata kā darbdevējiem prasīt svešvalodu zināšanas. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet tiklīdz, piemēram, mums rodas situācija, ka mūsu valdes locekļus vai kaut kādi vadošie darbinieki no ārvalstīm, un kuri nezina latviešu valodu, un tu savukārt strādā kā darbinieks šajā uzņēmumā, varbūt tās tu ikdienā tik tiešām nesniedz šos pakalpojumus, tavs ikdienas darbs nav saistīts ar kaut kādām sadarbību ar ārvalstīm vai kontaktēšanos ar kaut kādiem koncernā ietausošiem uzņēmumiem, rodas diezgan liels problēmas, tādas ikdienas praktiskās dabas problēmas, kā mēs to varam risināt un kur ir tā robeža. Jo principā tā pieeja šobrīd ir tāda, ka ja tu nevari pierādīt, ka konkrētā amatā strādājošam darbiniekam šī valoda ir nepieciešama tieši tā pienākuma izpildē, nevis uzņēmumam vispār, bet konkrētā darbinieka, tad tu nedrīkst pieprasīt šīs svešvalodas zināšanas. Protams, tās ir loģiskas, ka tādas varbūt šīs valodas zināšanas mēs varam prasīt no gīdiem, no administratoriem viesnīcās un tādiem cilvēkiem, no cilvēkiem, kuriem ikdienā jāsadarbojas ar ārvalstīm un kaut kādiem klientiem, sadarbības partneriem un tā tālāk. Bet ļoti daudz īstenībā paliek to tāda pelēkā zona, jā, un jāsaka, ja Valsts darba inspekcija sagatavojas tādu materiālu par svešvalodu lietošanu darba tiesībās, un lasot to materiālu, rodas sajūta, ka tas ir ļoti, ļoti atrauc no tādas ikdienas un realitātes. Deklaratīva. Jā, bet noteikti tas, ko es gribētu ieteikt darbdevējiem, varbūt ir tādas 3 lietas, ir pārvērtēt jūsu prasības, tas, kas jūsu dokumentos ir, paskatīties, kas ir konkrēti darbinieku darba līgumos vai amata aprakstos, vai ir šīs svešvalodas prasmes vispār tur iekļautas, vai tās ir pamatotas.
Un, ja tās nav pamatots, tad jāmaina tie iekšējie dokumenti vai jāgroza darba līgums amata apraksts. Varbūt, Madlēna, tu vari pakomentēt, kas pārmaiņas, kas attiecās uz darba algu un neapliekamo minimumu, kur arī ir diezgan būtiskas izmaiņas, kas ir no šī gada stājušās spēkā. Jā, šī gadā bija ievesta jauna nodokļu sistēma, kas ietekmēja arī darba algu nodoklim. Tiek ievestā viena likme algai, tagad ir 25,5%. Ja iepriekš bija 20%, 23%, tagad tiek ievesta tikai vienā. Kas arī no vienas puses ļoti labi no aprēķināšana metodes, bet ir, protams, visiem ir kaut kāds satraukums par to, kā nodokļu iemaksas pieaugs. Bet mēs par to parunāsim drusciņ vēlāk. Gribu vēl pievērst uzmanību, kā ārzemniekiem, kas pieņemti darbā Latvijā, jā, bet, pieņemsim, sociālās iemaksas tiek maksāti citā valstī, viņu algām tiek piemērots 33% likme, ja ik mēneša darba algā pārsniedz 8,775 eiro. Kā arī paaugstināta sportistiem algas ienākums arī no 20% tagad ir 25,5%. Bet, piedod, attiecībā uz ārzemniekiem tie 33%, tas ir jaunums, tā nebija agrāk, vai ne? Nebija nekāda speciāla likme ārzemniekiem. Viņam bija palielināta likme. Jā, vienkārši tagad ir viņai drusciņ vēl augstāk, jā, līdz 33%. Bet, jūs varat pamanīt, ka tā ir diezgan liela alga, ja ikmēneša alga ir pārsniegta 8,775 eiro. Jā, bet kas no tādiem pozitīviem izmaiņām, tas ir neapliekamais minimums. Ja iepriekš mums bija prognozējamais diferencētais neapliekamais minimums, jā, kuru Vīts pats reiķināja balstoties uz ienākumiem no iepriekš 6 mēnešiem, kas īpaši rādīja problēmas nodokļu maksātājiem, dēļ tās, kā pēc tām bija parēķini, vienmēr kaut kādi bija nesamaksāti nodokļi, cilvēki bija neapmierināti, kāpēc, kas notiek. Tad no šī gada vairs tāda diferencētā neaplikama minimuma nav. Ir ievests vienots, kas bija, neceros, 4 vai 5 gadus atpakaļ, jā, kad bija viens neapliekamais minimums. Šogad tas ir 510 eiro, nākamgad tas būs 550 eiro un 27. gadā tas būtu 570 eiro. Tagad šīs neapliekamas minimums tiek piemērots visiem, kas vēl, tas ir kā darba ņēmējiem vairs nav jāatzīmē savas nodokļu grāmatiņas, vai jāpiemēro vai nav jāpiemēro neapliekamu minimumu. Tas būs piemērots automatiski pie galvenā darba devēja, tā ir vieta, kur atzīmēt nodokļu grāmatiņā. Kā arī paaugstināts neapliekamais minimums pensionāram līdz 12,000. Tas nozīmē, ka pensijas nav apliekami līdz 1,000 eiro mēnesi, kā arī ir speciāls iespējas strādājošiem pensionāriem sadalīt to neapliekamu minimumu, lai 500 eiro būtu piemēroti algai un 500 eiro varētu būt piemēroti pensijai, jā, un šis summas nebūs apliekami ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Bet kas ir lielākie ieguvēji varbūt no šīs reformas vai pārmaiņām? Nodokļu reforma pozitīvi ietekmēja darbiniekiem, kam brūto alga līdz 4,000 eiro. Tur ir novērojams neto algas pieaugums. Tātad tiem, kam ir tāda nosacīts, teiksim, tādas lielākas algas būtiski, tiem ir atkal vairāk sanāk maksāt nodokļos, vai ne? Jā, vairāk nodokļus, jā, un tad neto alga samazinājās. Tā ir. Jā. Un vēl gribu papildināt, ja mēs runājam par algām, kā arī solidaritātes nodokļa slieksnis, ja mēs runājam par sociālām iemaksām, arī palielinājās līdz 105,300 eiro. Ok, skaidrs par šo saki, bet ir vēl tāda lieta bez algas, kā visādas citas labas lietas, ko darba devējs var piedāvāt darbiniekam, lai viņu piesaistītu un motivētu un noturētu darba vietā, vai ne? Un tur arī likums nosaka dažādas nosacījumus, izvirza. Tur arī, cik es saprotu, ir dažādas pārmaiņas. Varbūt tu vari par šiem labumiem pakomentēt, kādi tad tie ir šobrīd. Jā, mēs runājam par darba devējiem, kuri
bija parakstīti koplīgumi ar savu darba ņēmējiem. Šogad viņi var paplašināt savu to labutības grozu darbiniekiem. Ja iepriekš viņi varēja kompensēt ēdināšanu un ārstniecības izdevumus līdz 480 eiro, tad šajā gadā šis saraksts ir paplašināts. Tagad var kompensēt arī transporta izdevumus, piemēram, sabiedriska transporta biļetes, kaut kādas degviela izmaksās darbiniekiem, izmitināšanas izdevumus, piemēram, īres izmaksās un pārcelšanas izdevumus arī. Un kā arī tā kopējā summa arī tiek palielināta līdz 700 eiro uz vienu darbinieku gadā. Tā ir tā maksimālā summa. Ja? Tā ir tā maksimāla summa. Jā. Un ko tas dod? Ko tas dod uzņēmējiem, darba devējiem? Šī kompensēšana? Darba devējs tagad bez nodokļu sekām var kompensēt darbiniekiem šos izdevumus. Ēdināšana, ārstniecību, transportu, izmitināšanu. Tad samazinās nodokļu nomaksas faktiski. Jā, un palielinās to, darbinieku motivācijas rīks, jā, kā arī, kas bija ievests, kā aprēķināt to kopējo neapliekamu limitu. Ja iepriekš bija ļoti strikti, katram darbiniekam ir tie 480 eiro gadā. Tagad darba devējs var aprēķināt to limitu, balstoties uz to 700 eiro uz vienu darbinieku, reizināt uz video darbinieku skaitu un aprēķināt to kopēju neapliekamu izdevumu limitu. Piemēram, kas tas nozīmē dzīvē, tas nozīmē, pieņemsim, ja kādam darbiniekam ir nepieciešams tie izdevumi uz transportu un izmitināšanu pārsniedz to 700 eiro, pieņemsim 1000. Tad darba devis var kompensēt vienam darbiniekam to 1000, dēļ tās, ka, pieņemsim, citam darbiniekam nav nepieciešami tie pilnīgi 100 eiro izmantot šajā gadā, bet izmantot kaut kādu daļu. Par ko ir jāpadomā, gribu atgādināt, ka tiek saglabāti iepriekšējie nosacījumi, lai piemērot šos atvieglojumus, ka kopēja izdevumu apjoms nevar pārsniegt 5% no brūtas alga fonda, kā darba devējiem jābūt kā minimums 6 darbinieki, darba devējām nevar būt pārkāpums saistībā ar darbinieku nodarbināšanu, kā arī uzņēmumam jāstrādā kā minimums 1 kalendāru gadi. Jā, skaidrs, bet saka, kas vēl darba devējiem būtu jāņem obligāti vērā, tātad piemērojot šos te dažādos atvieglojumus darbinieku piesaistei un noturēšanai un motivēšanai? Galvenais, lai tas būtu viss atrunāts koplīgumā. Ja darba devējs izdomā, ka viņš paplašinās to sarakstu, tas būtu ieteicām visus izdevumus ierakstīt koplīgumā, lai arī būtu atrunāti skaidri tie nosacījumi, pieņemsim iekšējā kārtībā. Un, protams, lai pamatotu ekonomisku pamatotību, jābūt saglabātiem visiem attaisnojumu dokumentus. Nozīmē, ka kāds darbinieks tomēr jāsniedz darba devējiem visus savus izdevumus, ja viņš pats maksā, tad, lai tie dokumenti darba devējs var glabāt. Un, kas ir nepieciešams darba devējiem, katram darbiniekam jāveic atsevišķu atskaiti, jo par katru darbinieku jāsniedz paziņojums VIT par neapliekamu ienākumu, un ka arī sekot tam kopējam limitam, lai tas limits nebūtu pārsniegts. Jo, ja tas limits būtu pārsniegts, tad labumi būs apliekami ar darba algas nodokli. Saki, kā ir ar pabalstiem? Es zinu, ka daudz uzņēmumu maksā dažādu veidu pabalstu saviem darbiniekiem par bērnu piedzimšanu, visādas vēl. Vai šeit ir kaut kādi jaunumi? Jā, ir ļoti patīkami jaunumi. Saistībā ar pabalstiem tiek palielināti pabalsti gan bērnu piedzimšanai no 250 eiro līdz 500 eiro. Tātad pabalsti, par kuru nav jāmaksā nodoklis? Jā, tieši tā. Tas tā summa, kur darba devējs var izmaksāt darbiniekam, un šī summa nebūs apliekama ar iedzīvotāju ienākumu nodokli vai sociālām iemaksām. Kā arī palielināts bērnu pabalsts līdz 500 eiro, un kā arī palielināts darba devēja davanas no 15 eiro līdz 100 eiro.
Tas ir, man liekas, ļoti, ļoti labs un patīkams rīks, kā darba devējs tagad var vai apsveikt dzimšanas dienu vai kaut kādu paaugstinājumu darbiniekam, kas būs arī neapliekama ar nodokļiem. Brīnišķīgi, jā. Es ļoti labprāt strādāt pie tāda darba devēja, kas sniedz visus šos pabalstus, kompensē transportu un vēl dāvanas sniedz. Tas būtu brīnišķīgs darba devējs. Saka, Irīna, es zinu, ka ir arī grozījumi komerclikumā pieņemti, kas kaut kādā veidā skar un attiecās uz darbiniekiem. Kā tas var būt? Patiesībā viņi neatiecās uz darbiniekiem, bet var teikt, ka darba likuma regulējums daļēji attiecās uz personām, kas ir valdes locekļi. Jo pagājušā gada decembrī stājās spēkā grozījuma komerclikumā, kas paredz valdes locekļiem tiesības uz ar bērnu aprūpi saistītajiem atvaļinājumiem. Jo līdz šim bija tā, ka šādi atvaļinājumi pienācās darbiniekiem, bet valdes locekļi palika bez šā principā. Viņi palika strādāt valdē, jā, jo es domāju, ka to visi zina, ka valdes loceklis nav darbinieks. Tās ir pilnīgi pretējas, es pat teiktu, absolūti pretēji dažādi statusi. Un tā problēma bija, kad arī valdes locekļiem dzimis bērni. Un sanāk situācija tāda, ka valdes locekļu tā atbildības latiņa ir ārkārtīgi augsta, plus valdes locekļiem ir tā sauktā solidāra atbildība. Proti, ka visi valdes locekļi kopā atbild par to, ko viņi ir darījuši. Un ja pat iepriekš, ja pat bija, kad atsevišķos uzņēmumos, piemēram, kāds valdes loceklis kādu laiku bija, teiksim tā, bērnu kopšanas atvaļinājumā, šī valdes locekļa atbildība joprojām palika, bet patiesībā tas cilvēks bija ārpus īstenībā ikdienas tādas uzņēmēja darbības, bet šī atbildība joprojām bija. Formāli viņš joprojām skaitījās valdes loceklis, un bez šaubām, ka tas radīja zināmas problēmas, arī īstenībā arī jautājums par sociālo aizsardzību, jo no vienas puses tu nestrādā, no otras puses tu tā kā skaities formāli valdes loceklis, tad ir jautājums par to, ka tu nevari saņemt šos pabalstus un tā tālāk. Vienmēr sakot, ar šiem grozījumiem tas mērķis bija ieviest šādu iespēju. Tas nav nekas obligāts, bet tā ir tāda iespēja, ko var izmantot valdes locekli. Un tagad valdes locekļiem ir šīs tiesības gan uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, gan atvaļinājumu bērnu tēvam, bērnu kopšanas atvaļinājumu, bērnu aprūpētāju atvaļinājumu un atvaļinājumu bezdarba samaksas, ja aprūpē adoptētais bērns, audžu bērns vai aizbilstamais. Tātad visi šie atvaļinājumi, tas darba likuma regulējums ir attiecināms uz šiem valdes locekļiem, un ko tas praksē nozīmē? Praksē nozīmē to, ka valdes locekļa status tiek tā kā apturēts, un uz to laiku var iecelt citu valdes locekli, bet tiešām tikai uz to laiku, kamēr šis valdes loceklis atrodas šajā atvaļinājumā. Nu jā, jo līdz šim taču atvaļinājumā tāpat gāja valdes locekļi, bet pamatā ir runa par šo atbildību. Ja? Gāja atvaļinājumā nelegāli. Ir tiesa praksē teica, ka arī valdes locekļiem ir tiesības uz atvaļinājumu un uz atpūtu. Jā, bet parasti šis atvaļinājums, ja mēs runājam par tādu ikgadēju atvaļinājumu, tas regulējums parasti bija atrunāts ar līgumiem starp sabiedrību un valdes locekli par to, kā viņš izmanto šo atvaļinājumu, cik tas ir garš un tā tālāk. Visi šie jautājumi joprojām ir jābūt atrunātiem iekšējos līgumos, tāpēc, ka likums to neregulē. Un jā, atbildības jautājums joprojām pastāv valdes locekļiem un viņu ikgadēja atvaļinājuma laikā, un principā viņiem jābūt gataviem atgriezties darbā jebkurā mirklī, ja tas tik tiešām nepieciešams. Ar bērnu aprūpi saistītajiem atvaļinājumiem situācija nedaudz savādāka, proti šajā gadījumā šie cilvēki oficiāli tā kā dodās šajos atvaļinājumos, viņi var saņemt visus sociālos pabalstus, un attiecīgi arī šis atbildības jautājums tiek noņemts, jo viņu darbība tiek apturēta. Tad līdz šim faktiski tā bērnu kopšana valdē nebija regulēta, ja? Tā nebija regulēta. Es zinu, ka daudz uzņēmumu to vienkārši kaut kā paši sarunāja, paši kaut kā izlīdzējās, bet šobrīd tas regulējums ir. Jāsaka, ka nekur citur pasaulē nav tāds regulējums īsti. Mēs to pētījām kaut kādu, paskatījāmies, vai kādās citās valstīs ir, un mums jāsaka, ka nē, nav. Tā kā mēs esam šajā ziņā diezgan novatoriski, ja tā var teikt. Redzēs, kā tas būs praksē, vai tik tiešām daudz to izmantos, bet vajadzība bija. Un jāsaka, ka tiešām tās nav obligāti, tā ir izvēles iespēja, un
Galā kaut kādā jomā taču citi var ņemt piemēru arī no mums. Es ar tā domāju. Jā, no mūsu regulējuma. Tātad valdes locekļi, kādi mūs tagad klausās, tie var droši doties bērnu kopšanas atvaļinājumā. Ar likumu tagad viss būs kārtībā. Bet saki, arī profesiju klasifikātorā ir kaut kādas izmaiņas, kas tur ir noticis. Jā, zini, mēs ņemot vērā to, ka mēs šīs dienas podkāstā veicam tādu tā kā apkopojumu par pēdējā laika kaut kādiem jaunumiem, es domāju, ka varbūt ir vērts arī burtiski divus vārdus vienkārši par to pateikt, jo pavisam nesen stājās spēkā šie grozījumi, un varbūt kādu tas var samulsināt, kas tur īsti ir, bet principā nekas daudz un tur nav noticis. Ir atsevišķas izmaiņas attiecībā uz profesiju nosaukumiem atsevišķiem, un atsevišķas jaunas profesijas ir ieliktas šajā klasifikātorā. Attiecīgi, darbdevējiem vajadzētu pārbaudīt, vai uz viņiem tas attiecās vai neatiecās šie grozījumi. Attiecīgi, ja ir tā situācija, kad jums esošā profesija ir ielikta profesiju klasifikātorā, tad būtu jāgroza darba līgums un jāpamaina šis profesijas klasifikātora kods un arī attiecīgi visticamāk jāpielāgo amata nosaukums. Jo es zinu, ka ir problēmas, ka ne visi amata nosaukumi ir profesiju klasifikātorā. Un tas nereti rada problēmas darbdevējiem, jo viņi nezina, ko tagad mums darīt, vai mums tad pielāgot tās mūsu profesiju klasifikātoru nosaukumiem, vai mēs varam palikt ar to, kas ir, jo īpaši, ja mēs runājam, piemēram, par starptautiskiem uzņēmumiem, kuros nereti šie amatu nosaukumi ir regulēti visa koncerna līmenī. Un tad šī brīža praksa, un viņi joprojām arī paliek, ir tāda, kad jūs mēģināt atrast to profesijas nosaukumu, to kodu, kas pēc iespējas tuvāk atspoguļot tā konkrētā darbinieka amata pienākumus. Tas ir tas veids, kā to darīt. Brīnišķīgi. Man šķiet, ka ļoti labs apkopojums, jo parasti ir tā, ka gada laikā viss kaut kas mainās likumdošanā, un parasti tas ir jāmeklē un jādomā no dažādiem avotiem jāvāc, un ja ir vienkops par visu, kas attiecās uz darbiniekiem, tā vai citādi ļoti brīnišķīgi. Bet parasti mēs šajos raidierakstos arī mēģinam, izskatot to tēmu, mazliet paskatīties uz priekšu, izskatot katru konkrēto tēmu, tad varbūt arī attiecībā uz darba likumu vai darbiniekiem vai darba devējiem, kas ir, tavuprāt, ir tās lietas, kas vēl mums stāv priekšā un būs jāmaina. Jā, te tā apkopojumi. Man arī gribējās varbūt šajā gadījumā tiešām pāris vārdus pateikt par darba likuma grozījumiem, jo šie ir lielākie darba likuma grozījumi, kas ir bijuši vispār pēdējā laikā. Viņi tiešām ir apjomīgi. Ja kādu interesē pats šī brīža grozījuma teksts, viņš ir pieejams SAP portālā, tas ir tiesību aktu projektu portāls, kurā ik viens var apskatīties, kas tad īsti ir plānots, un jāsaka, ka, protams, vēl šie grozījumi tiks nodoti sākumā ministra kabinetam, pēc tam viņi aizies uz Saimu, un tur var vēl piedzīvot zināmus labojumus, korekcijas un tādas lietas, bet varbūt divos vārdos, un es domāju, ka atsevišķi jautājumi noteikti visticamāk nemainīsies, kā piemēram tas, ka šobrīd ir paredzēts kā grozījumiem. Parastā kārtība būs, ka darba algu mēs izmaksājam uz mūsu bankas kontiem, nevis skaidrā naudā, jo šobrīd tas regulējums ir pretējs. Bet, protams, ja ir kaut kādas problēmas ar bankomatiem, tas, protams, attiecās uz lauku ļaudīm, tad var vienoties otrādi, kad izmaksā tomēr skaidrā naudā. Tad vēl viena tāda nianse, kas varētu interesēt tos, kas strādās tās augto summēto darblaiku uzskaiti. Līdz šim bija problēma, kad summētajā darblaiku uzskaitē mēs nevaram izmantot nepilno darblaiku. Proti, bija jābūt obligāti šim pilnajam, jeb 40 stundu nedēļā darblaikam. Un tā bija diezgan liela problēma uzņēmumiem, kas strādā tirdzniecībā. Un šobrīd tie grozījumi paredz to, ka summētā darba laika uzskaitē būs arī nepilnais darba laiks, kas līdz šim bija problemātiski, jo tur bija spriedums, augstākās tiesas senāta spriedums, kas paredzēja, ka tāds likumā nav paredzēts un tāpēc nav iespējams, lai gan praksē ļoti daudz uzņēmumu to izmantoja. Tad jāsaka, ka vēl ir tāds jauninājums, es nezinu, cik vai viņš tālāk aizies, bet tas ir arī tāds jauninājums attiecībā uz tādu fleksibilitāti darbtieskajās attiecībās par 4 dienu darba nedēļu. Proti, ka darbinieks un darba devējs var vienoties, ka darbinieks strādā vēl papildus 2 stundas 4 dienu darba nedēļā, un tad 5. diena viņam ir brīva.
Vēl virsstundu apmaksas jautājums, kas, es domāju, ir tāds vissāpīgākais, jo mums ir diezgan ārkārtīgi stingrs un neizdevīgs regulējums darba likumā, jo tur jāmaksā 100% piemaksa, kas nekur citur īsti Eiropas līmenī nav, ka mēs maksājam 100% piemaksu. Te nav runa par to, ka nemaksājam neko, bet ka 100% vēl virs darba algas, tas ir diezgan daudz. Un šobrīd līdz šim bija tā, ka, ja ir nozarē noslēgta ģenerāla vienošanās, kas paredz, ka minimālā alga nozarē vismaz 50% virs minimālās algas valstī, tad tu varēji samazināt piemaksu par virsstundām līdz 50%. Tas ir būvniecībā, laikam. Piemēram, būvniecībā, bet jā, tas ir piemēram būvniecībā. Mums nav daudz ģenerāla vienošanās. Un tagad paredzēts, ka šo regulējumu attiecinās arī uz tiem gadījumiem, ja ir noslēgts koplīgums. Labi, vēlreiz jāsaka liels paldies jums abām, Irīna un Madlēna, par to brīnišķīgo apkopojumu, kas attiecās uz darba attiecībām. Un ņemot vērā, ka Irīna, tu ieskicēji vairākas vēl normas, kas ir izstrādes procesā, tad man jūs jāaicina būs atkal drīz, tad, kad viņas būs pavirzījušās uz priekšu. Paldies! Jā, paldies tev! Espresso ar Releks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.